daiviņas, ja, viena daiviņa, otra daiviņa, trešā un tā tālāk. Starp daiviņam ir saistāudi. Starp daiviņam mēs redzam arī asinsvadus un arī izvadus. Piemēram, šeit ir redzams zārots vāds, un tagad mēs apskatīsim lielāku paldienu. Svītrotais vāds ir redzams centrā, faktiski visi tie zārojumi arī šeit redzami. Jā, šeit un šeit un šeit no šīs puses. Acinusi ir serozie. Kā mēs to atšķiram? Faktiski graudēna citoplazma un krāsa ir tāda violētā, jā, rekur svītrotais vāds. Šeit ļoti labi redzams asinsvāds ar eritrocītiem, skaties, tu ļoti smuka. Smuka krāsojumas šeit ir redzami dažāda leņķa, zem dažāda leņķa eritrocīta, ja, gan ar centrālo gaišāko daļu, gan arī tā kā antēnu šķiesgrīzumā. Lūk. Ja. Kāds ir šis asinsvāds? Vēnu? Jā, un šis? Nu jā, tad venula un arteriola, tad jā, būtībā ir skaidrā. Labi, tas ir parotis. Zem mēles kādas struktūras? Tubulāri atceros. Tubulāri atceros. Mucinoze acīnusi, ja, galveno kārt, revalē mucinoze. Un to mēs arī ļoti smuki tagad varam redzēt. Ja? Atkal, ja mēs apskatīsim mazākā palielinājumā, mēs arī redzēsim daiviņas. Mēs redzēsim starp daiviņu telpu ar saistāvdiem, ar izvadiem, ar asinsvādiem un arī daiviņas diezgan smuki redzēsim atcinusus, mucinosus atcinusus. Pusmēnesiņu šeit var saskatīt, bet jāpameklē, jo tie varētu būt, bet ļoti maz. Nu, reku šeit ir tumšāka kārta. Ja. Tā, un tā zem žokļījums nav, jā, viss ir tikai parotis un zemēles divi preparāti. Paskatīsimies citu. Šeit arī specifisks krāsojums, krāsu saistāvus, zilā krāsa. Jā, tad arī mazākā palielinājuma, daiviņas, starp daiviņiem saistāvdi, vadi. Un šeit mēs varam arī apskatīt, varbūt nedaudz vairāk, varbūt arī redzēsim labākus mēneskus. Bet tomēr prevalē mucinoze acīnus, ja? Un kaut kur, ja tā perifēra bišķiņ tumšākā kārta ir seroza šūnas, beidzot tā pusmēnestiņa struktūra.